Sveiki, mani sauc Krišānis, bet šī ir Emīlija. Un šis ir Klāvs un Leonards. Šis ir mūsu izveidotais Briāna parks Minecraft pasaulē. Mēs to pārbūvējam, lai tas būtu draudzīgs videi, moderns un piemērots visiem. Dosimies nelielā ekskursijā un parādīsim, ko esam paveikuši. Pirmkārt, nomainījām vecos elektrības stabus pret drošiem un jauniem. Tāpat sakārtojam kanalizāciju. Tagad zemē vairs neveidosies peļķes. No šīs puses redzams mūsu īpašais šķirošanas vieta, lai visi varētu atbildīgi šķirot atkritumus, kurā var saņemt punktus un dabūt bezmaksas būciņu kafejnīcā. Šeit ir arī vieta piknikiem, kā arī ģimenēm, tā arī bērniem. Un tepat blakus ir šaha un dambretes laukumi. Tātad arī notiks šaha turnīri svaigā gaisā. Šeit ir sporta laukums aktīvai atpūtai. Var spēlēt volejbolu vai badmintonu. Un paskatieties, tepat ir arī putnu mājiņa. Mēs izveidojam arī putnu liddošanas vietas pa visu parku. Tās padara vidi dzīvāku un draudzīgāku dabai. Te ir jauna, skaista strūka. Tā ir vieta atpūtai. Un te mūsu modernā kafejnīca. Var nopirkt kafiju, limonādi un citas garšīgas un veselīgas uzkodas. Uz jumta ir saules paneļi. Un te ir toaletes. Te ir neliels skateparks bērniem un jauniešiem. Un te ir padzeršanās vieta. Viņa ir ļoti svarīga vasarā. Un te ir bērnu laukumiņš, kur var spēlēties visi, kuri sagribēs. Un šeit ir grafitīs siena. Te var radoši izpausties, zīmēt un radīt ko skaistu. Parkā uzstādījām jaunus soliņus un skaistas dobas. Skulptūras darinājuši Mākslas akadēmijas studenti. Katrai ir sava nozīme. Laternas darbojas ar saules enerģiju. Tām ir viedais apgaismojums, lai netērētu elektrību lieki. Parkā uzstādīta īpaša mākslīgā intelekta sistēma, kas rūpējas par drošību. Ja kāds bojā parku, tā izsauc palīdzību. Paldies, ka bijāt!